Sveiki! Ar šo video es centīšos sniegt jums ieskatu par soketiem un kādiem mērķiem to var izmantot. Veiksmīgam piemēram ir nepieciešams serveris un klients. Šis fails ir mans serveris, kurš ir specializēts un kalpo kā čata istaba, un klients ir pati grafiskā vide, ar kuru mēs piekļūstam čata istabai. Lai paskaidrot, kā šī programma strādā, vispirms parādīšu grafisko programmu. Tātad, palaižot klientu, var redzēt, ka tas nespēja pieslēgties serverim, jo serveris vēl nav aktivizēts. Tāpēc pirms tas jāaktivizē. Var redzēt, ka serveris tiek aktivizēts un tas atver portu, kas norādīts šeit. Tā kā ports ir atvērts, tad klients spēj pieslēgties serverim, kas tiek norādīts serverī, ka klients ir pieslēdzies. Kā arī atverot vairākus klientus, kad serverim pieslēdzās vairāk klienti, tad serveris nosūta ziņu uz pārējiem klientiem, ka jauns klients ir pieslēdzies viņa istabai. Tātad pats klients pieprasa, lai vispirms piereģistrētos un ievadītu savu vārdu. Ievadot vārdu, klients ļauj jums veikt teksta ievedu un nosūtīt to pārējiem. Tātad serveris nosūta saņemto ziņu pārējiem klientiem, kā arī parāda, kurš šo ziņu ir atsūtījis. Papildus šai informācijai serveris arī nepārtraukti atjauno datus par to, cik lietotāji pašreiz atrodas istabā. Var redzēt, ka, ja kāds aizver klientu, tad serveris ziņo par to pārējiem lietotājiem, par to, kurš no lietotājiem ir izgājis no servera. Turpmāk parādīšu, kā tas viss izskatās kodā. Tātad šeit ir vispirms definēts soketu savienojums, kādu portu izmantos, un tā kā patreiz es saslēdzu klients pie serveriem uz vienu datoru, tad es izmantoju šo komandu, lai nebūtu jāievada šī IP adrese. Faktiski tur varētu būt arī šī pati adrese, lai pieslēgtos. Tātad šeit tiek definētas funkcijas, kuras tiek izmantotas klientā. Šī funkcija atbild par citu lietotāju ziņām. Tā ievada teksta logā šeit, šī logā. Tad šī funkcija atbild par ziņojumiem, par to, kurš lietotājs ir izgājis no servera. Šī funkcija ielādē un nosūta ziņu uz serveri. Un šīs funkcijas atbild par reģistrēšanos. Šīs funkcijas tiek izmantotas, lai ievadot tekstu nebūtu jāspiež obligāti poga, bet varētu ievadīt tekstu arī nospiežot enter. Turpmāk šajā daļā tiek izveidota grafiskā vide, par ko es sīkāk nestāstīšu, jo tur atkal ir ļoti daudz ko stāstīt, un tā ir pavisam cita tēma. Svarīgākais, par ko ir šajā video, ir par soketu izmantošanu, un lai veiksmīgi savienotos ar serveri, tiek izveidota funkcija, kurā veido savienojumu ar serveri. Tātad viņi cenšas veidot savienojumu. Ja tas neizdodas, tad viņi norāda, ka serveris neatbild
un programma tiek apstādināta. Ja mēģinājums ir bijis sekmīgs, tad programma veids darbības, kur viņa nepārtraukti, tas ir ievietots ciklā, nepārtrauktā, kur viņa nepārtraukti cenšas saņemt datus no servera. Tātad, ja viņai sanāk, ja serveris sūta datus uz klientu, tad klients šos datus ievieto mainīgajā, un tad tālāk notiek atkodēšana. Par to es pastāstīšu vēlāk. Un notiek informācijas apstrāde. Tā kā vajadzīga atkodēšana ir nepieciešama, lai varētu iegūt precīzi informāciju, lai varētu pārsūtīt dažādus datu tipus. Tātad, lai serveris varētu pārsūtīt gan informāciju par to, cik lietotāji ir izmantot, gan tekstu, gan lietotāju vārdu, kurš ir nosūtījis tekstu, tas viss tiek ievadīts sarakstā. Šis saraksts tiek kodēts servera galā, lai varētu pārsūtīt caur soketiem. Tad šī informācija tiek atkodēta un iegūts atkal saraksts, ko var redzēt šeit. Tā arī pārsvarā ir visa svarīgākā informācija no klienta. Tālāk apskatīsim pašu serveri. Serverī, kā redzams, nav grafiskās vides. Un serverī tāpat arī tiek definēta adrese un ports, ko izmantos. Tātad tiek definēta servera funkcija, kura arī nepārtraukti strādās ciklā. Tātad svarīgākā lieta šajā serverī ir šī rinda, kas ļauj serverim atšķirt ienākošos datus. Serveris spēj pateikt, vai ir nepieciešams to lasīt, vai rakstīt, vai tas ir kļūdains ziņojums. Tātad serveris spēj noteikt, vai tiek veidots jauns pieprasījums, savienojuma pieprasījums pie servera, tad tas nogādā klienta informāciju mainīgajos, un šajā komandā viņš pieskaita lietotāju skaitu. Tālāk tiek veidots pārraidāmās ziņas saraksts, kurā tiek ievietots lietotāju skaits, teksts, kas tiek pārsūtīts, un sūtītājs, kurš šo ziņu sūta. Tālāk šī ziņa tiek pārraidīta uz funkciju, kas ir definēta šeit. Tātad šī funkcija norāda uz to, kādiem lietotājiem tiks sūtīts. Un tas, kādiem lietotājiem tiks sūtīta, šī informācija ir norādīts šeit. Šis, piemēram, nozīmēs, ka tiks sūtīts tikai tiem lietotājiem, kuri jau ir bijuši serverī, pirms pievienojās jauniņais. Tātad tālāk, ja tiek saņemta ziņa no klienta, tad serveris atkal to spēj atšķirt no jauna pieslēguma un veids līdzīgas darbības, tikai saņem to ziņu no klienta. Viņš ievieto atkal sarakstā, tiek izveidots jauns saraksts, lai nodzēst veco un dati neduplicētos. Tātad tiek pievienots
tiešsaistē atrodošo lietotāju saraksts, papildināts ar teksta ziņojumu un vārdu. Persona, kur ir rakstījusi šo ziņojumu. Un atkal tiek nogādāt uz pārraides funkciju. Tātad, ja serveris pamana, ka kāds no lietotājiem ir atslēdzies, tad serveris atkal nosūta ziņu ar to, kurš lietotājs ir atslēdzies. Un tas arī kopumā ir viss par funkciju un pašu serveri. Šeit var redzēt, kā pārraides funkcija kodē šo sarakstu. Tas ir tādēļ, ka caur soketiem nevar pārraidīt šādu veidu sarakstus, jo caur soketiem var pārraidīt tikai teksta ziņas. Tātad šeit ir komanda, ar kuru tiek nosūtīta šī kodētā ziņa. Tas arī kopumā viss. Tātad papildus es esmu pievienojis adresi uz abiem failiem, lai tālāk paši varētu izmantot programmu mācībām un iespējams papildināt to ar papildus elementiem, piemēram, teksta vēstures saglabāšanu vai savas ziņas labošanu. Paldies, ka skatījāties un ceru, ka šī informācija tev būs noderīga. Lai veicas!